www.aglona.net administrācija Elizabete Viļņa. Jautājums ir šim pašam kungam, kad jūs pēdējo reizi, ne jums tieši, kad jūs pēdējo reizi izmantojāt dzelzceļu kā pasažieris? Pēdējo reizi kā pasažieris? Labs jautājums īstenībā, es dzīvoju Jēkablī. Ticiet vai ne, dzīvoju Jēkablī, es nedzīvoju Rīgā. Es uz Rīgu braucu strādāt un braucu mājās un strādāju Jēkablī. Pēdējo reizi studiju gados īstenībā es tikai dzelzceļu pārvietojos, bet pēdējā reize, kādi gadi, varbūt 2-3 atpakaļ, kad mēs neskapēc ar meitu kopā izdomājām abi divi pavizināties un tad braucām un baudījām šo lietu. Latvijā, jūs jautājāt vispār vai Latvijā, kad es pēdējā reizi izmantoju? Nē, es domāju, kāda jums starpība, vai tas būs elektriskais, vai tas būs dīzelis, ja jūs viņu neizmantojat? Es jau par jums domāju, ne jau par sevi, es jau par tautu domāju. Tā jūs jau neesat tauta? Vēl viens jautājums arī tajā pat sakarā. Jūs pieminējāt, ka valdībā ir izstrādāts plāns, bet tajā pat laikā jūs pēc 2 teikumiem teicāt, ka plāns, es tā sapratu, tika balstīts galvenokārt uz ticību vai neticību. Vai Latvijā beidzot sāks arī strādāt šie plāni A, B, C, kas tiek arī reāli izstrādāti, vai tikai mēs ticēsim, neticēsim? Es nedaudz iepriekšējo jums es teicu lielo burtu, un tautai tālāk, ne. Bet plāni tiek izstrādāti. Tuturna kungs teica, ka viņš nezina, kur tos plānus atrast. E-portfelis visiem deputātiem ir pieeja. Iesaku, tas ir ministru kabineta darba kārtība, un tur ir visus jautājumus ar visām detaļām var izlasīt un iepazīties, un plāni tiek izstrādāti, lai mēs tiešām dzīvē ieviesti. Un tie plāni tīpaši, kas tagad ir ātri, kas ir reakcija uz notikumiem, kas ir saistībā ar daudzām lietām, gan ar epidēmiju, gan ar sankcijām, tiek ātri un efektīvi ieviesti un praksē realizēti. Tā kā pārmest to, ka mēs rakstam kaut kādus plānus, kas atput ar putekļiem, nav vietādām. Un, jūs ziniet, ka pirms vēlēšanām mēs jums apsolīsim uzbūvēt tiltu pat tur, kur nav upes. Tā kā mums ir plāni. Man vēl viens jautājums, vai šie plāni ir slepeni? Kuri? Šie plāni, par ko jūs runājat? Tutinam ir pieejami, Jurkānam ir pieejami. Ministru kabineta darba kārtība ir redzama tas, ko ministru kabinets plāno. Ja jūs esat žurnālisti un spriežot pēc tās sarkanās lampiņas, kas deg uz kamerā, jūs šobrīd filmējat un droši vien domājat kaut ko to pēc tam publicēt, jums noteikti būtu jāzina, ka arī žurnālistiem ir pieejama ministru kabineta darba kārtība. Jūs varat mierīgi iet, apstīties un saprast, kas tieši plānos ir rakstīts un kā tieši ko taisās valdība darīt. Paldies! Jā, es izlasīju un sapratu. Es gribu saprast, vai jūs saprotat to plānu. Izstāstiet lūdzu sīkumā to plānu. Vai kādas pazīmes, kas liecina, ka es nesaprotu to, ko pieņem ministru kabinets, beidziet, ne? Īsumā jūs tautai nevarēsiet pastāstīt par plānu, kas būs gadījumā A, kas būs gadījumā B un kas būs gadījumā C. Varbūt Tutina kungs to var paskaidrot. Paldies par atbildēm. Nē, droši vien, ko te jautājumā uzdevis, tas ir tikai par ministru kabineta kārtību, tātad tiešām ir atklāta, un es jau redzam, ka darba kārtībā paredzēts ir dienas kārtībā ministra kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā izskatīs attiecīgi Latvijas atbildes reakciju uz Krievijas pārtikas embargo un viss. Un ar to mēs arī žurnālisti tiekam baroti, un pēc tam no politiķiem pēc šim sēdiem mēģinām izrunāt un saprast, kas tāds ir. Un es neesmu tik naivs, lai ticētu, ka plānu, kurš nav vēl sākt darbināts, jo plāns A reāli ir sākt darbināts ar šiem te kompensācijām, bet es neticu, ka plāns B, pat ja viņš pastāv, ka mums tagad visu priekšā noklās Zaķikungs. Pat ja viņš pastāv tikai iedomās, jā. Nevienā no gadījumiem. Viņš neatzīsies, tā kā es viņam par to nevaicāšu. Jums arī bija kungs, jā? Jā, man viens jautājums. Šeit kungs, es par to kaimiņu būšanu. Kungs teica, ka kaimiņiem vajag būt diplomātiskiem, bet daudzi ministrēs esmu dzirdējusi pa televīziju, izteicās nediplomātiski. Un tā kā saka, apmēram tautā ūdens ir izlieks, kā to ūdeni atpakaļ tagad savākt? Jūs varētu pateikt? Es varbūt no savas puses pateikšu, ka es to frāzi neteicu, bet es domāju, ka šobrīd jāsaprot, ka izliet ūdeni nesasmelt.
Ne dzīvē, ne tiešā, ne pārnestā nozīmē. Šobrīd ir svarīgi neizliet ūdeni vairāk. Un ja mēs to neizdarīsim, tas jau būs liels ieguldījums. Saprotiet, kundze, varbūt es jums pastāstīšu par diplomātiju. Es tā kā pretendēju, ka es tur kaut ko saprotu, un tā problēma mums ir tāda, ka mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts. Mēs paši šodien vairs nedrukājam lati, mums nav savas valūtas, to dara Briselē. Mēs nespējam aizsargāt savus robežas. Mēs negribam sankcijās, sankciju politikā mums jāpiedalās. Principā Latvija nav vairs neatkarīga valsts. Mēs esam ļoti atkarīgi. Kā jūs redzat, kaut vai attiecībās ar kaimiņiem, mēs varbūt gribētu pieklājīgi būt un runāt ar Kremlu diplomātiskā valodā, to pašu Baltkrieviju. Pirms pāris gadiem Latvijas uzdevums bija Baltkrievijai mācīt demokrātiju. No Baltkrievijas tika atsaukt vēstniece un mums bija augstais karš ar Baltkrieviju. Es tam, ka Briselē saprat, ka Baltkrievija tomēr ir svarīga. Baltkrievija nevajadzētu zaudēt Eiropas Savienībai. Nu, tad mēs atkal devāmies slēgt visāds mierus un tā tālāk. Tad problēma ir, lai jūs labi saprast, mēs principā vairs neko nelēmjam. Mēs varam iet uz Briseli, braukt, ubagot, iedodiet mums lielākas kompensācijas, bet mēs jau vēl tos ciparus nezinām, ja mēs tikai plānojam. Mums ir plāni, saprotiet? Mēs vēl pie tā strādājam, un mēs noteikti strādāsim ļoti smagi un baigi svirros, bet mēs strādājam, tā kā esiet lūdzu droši un neaizmirstiet 4. oktobru, jo mēs strādājam, un pēc tam viss notiksies. Tur ir tā nelaime. Tad, kad jūs sapratīsiet, ka būtībā Latvija vairs neko nelēma, un tas ir tas atslēgas vārds. Mēs praktiski neko vairs nelēmjam. Un tur ir tā lielā un skaudrā patiesība. Piedodiet. Jūs pat kā pats nevienu patakot, bet pašā sākumā, kur runāt tik daudz prasības uzstādāt valdībai, nu, ko tad jūs prasat no valdības, ja valdība neko nelēma? Tur ir mums lūdzu. Jā, es varbūt tās gribu papildināt tiešām, kā Jurkāna kungs teica. Jā, Latvijā, diemžēl, mēs praktiski gan ekonomiski, gan finansiāli, gan visādā pārējā ziņā neatkarību esam atveruši tādā. Bet, ko mēs varam? Mēs varam būt tādi, kas neskatās 100%, kas neskatās 100% tikai mutē vieniem, ko saka, ko liek darīt. Un to mēs varam darīt, lai pilnīgi nepakļauties. Un ko mēs vēl varam darīt? Mēs varam darīt to, ka mēs nebūsim tie pirmies lokomotīvis un pirmie skrējēji, kas tikko varbūt iespējami Briselē nepieņemtus lēmumus, mēs jau sākam ieviest šeit. Mums nevajag būt pionieriem tādos veidos. Mums no sākuma ir jāpadomā, kas mums ir izdevīgi, Latvijai izdevīgi. Un tikai tad arī domāt par iespējamām citām rezolūcijām, regulām un visam pārējiem. Paldies! Jā, paldies! Un tagad